Jaukais loga ir jūnijas. Tas nozīmē, ka ir sācies Līgo un Jāņu mēnesis, un par ko sāk domāt jau čaklās saimniecītes, protams, par Jāņu siera darināšanu. Tāpēc mēs arī šodien uztaisīsim Jāņu sieru pēc vecmāmiņu senajām receptēm. Ar īstu pienu, ar īstu piespienu, ar sviestiņu, ar mājas olām un ķimenītēm. Šodien būs receptīti priekš meitenēm, kuras dzīvo dzīvokļos un kurām ir sajūta, ka tas nav izdarāms mājās vai dzīvoklī, bet tas ir izdarāms, un to mēs šodien parādīsim. Ja mēs taisam sieru mājas vajadzībām, tā kā ģimenītei, ko uzlikt Jāņu galdā, tad pilnīgi pietiek ar 1 kilogramu siera. Un, lai dabūtu 1 kilogramu siera, ir vajadzīgs 3 litri piens, pilnpiens. Ir vajadzīgs 1 kilograms biezpiens, tad ir 100 grams sviestiņš vajadzīgs, 3, es teiktu, mājas olas, bet ja nav mājas olas, protams, var arī veikalā nopirkt soliņus. Nedaudz ķimenītes un nedaudz sāls. Vispirms ir jāsāk ar pienu uzkarsēšanu. Pieniņu liesim katlā. Un tagad liekam pienu karsēties. Priekš siera mums vajag pienu dabūt līdz vārīšanās temperatūrai. Nevis tā, ka vārās, bet kad lēkā jau blusiņas, ka nozīmē tūlīt lēkās. Par to laiku, kamēr piens sildās, sagatavosim biezpienu. Mēs viņu vispirms saberzīsim smalkāku, jo, ja biezpiens būs tādiem lieliem sausiem gabaliem, tad sieriņš būs drupačains un tāds arī ar graudiem iekšā. Tomēr gribās, lai tas siers ir tāds vīgs, tāpēc es viņu ņemšu un mīcīšu, stampāšu. Var arī caur gaļas mašīnu, ja kādam mājās ir gaļas mašīna, var arī laist caur veco labo gaļas mašīnu. Šņāts jau. Tūlīt sāks blusoties, tūlīt mēs varēsim likt biezpienu klāt. Tagad ir laiks liekt biezpieniņu, jo pieniņš jau mums sāka jau blusoties, kā saka. Tagad liekam biezpienu pieniņā. Un kā rodas tas siers, ko tas biezpiens sadara? Viņš savelk to pienu, biezpiens ar savu skābumu. To pienu sarauj. Ap to biezpienu aplīp vēl tas piens un atdalās. Tas treknumiņš atdalās no tā piena liesuma un to piena liesumu sauc par sūkalām. Tas viss būs tūlīt viens brīdis un būs jau sūkaliņas jau redzams tā caurspīdīgā zaļā nokrāsa. Pats ilgākais ir tā piena uzvārīšana, pēc tam viss notiek strauji, jo ar karsto biezpienu tad viss lietiņas pēc tam jādara ir ātri. Līdz pusstundai es domāju, ka var rēķināties mājās ar sieru taisīšanu. Jau tiešām redz, kā sāk jau palikt caurspīdīgāks piens, bet ja nepaliek, tad iespiež puscitronu suliņu un pielej klāt, un tad viss process uzreiz strauji notiek. Vajag visu laiku grozīt ar karoti un maisīt, lai nepielīp nekas pie katla apakšas. Nekad nevajag sieru liet augstā, sausā marlē, tad biezpiens pielips un tādu biezpieniņu vairs nevar dabūt nost. Vienmēr ir jāsamitrina un jāsamitrina siltā ūdenī. Tā liesim sieriņu sietā. Tad ņemam cieti pie stūrīšiem. Tad man vecmāmiņa darīja tā, ka viņa vēl šitā pakratīja, paviļāja. Bet jādara tas uzmanīgi, lai siers neizlec ārā no marlītes, jāpaņem kārtīgi cieti un ritīgi vēl paviļā to biezpienu kunkulīti
lai notek liekais nost. Un tad liekam atpakaļ katliņā. Un tagad notiek tālākais process. Atkal liksim katlu uz uguns un liksim klāt sviestiņu, 100 gramu sviestiņu, ķimenītes un sāls tad vien teikarot, lai nav jāpārspīlē. Un liekam klāt oliņas. Un tagad šitas viss ir strauji jāmaisa. Intensīvi un strauji. Ritīgi jākoļājās tagad pa to katlu. Tas biezpieniņš paliek vīgs, samaisās kopā ar sviestiņu noliņām. Un ir svarīgi nepārkarsēt sieriņu. Sieriņš ir jāgriež tik ilgi, kamēr jūt, ka viņš paliek tāds ļoti, ļoti viendabīgs un tā kā arī sajiet vienā kunkulī. Nu re, tāds pilnīgi var redzēt, ja, ka viss kopā vienā biezpiena viļīgā masā. Nu re, sieriņš ir gatavs. Var arī divējādi, var ielikt marlītē un ietīt un nolikt uz dēlīti vai uz kādu paplātīti un uzlikt slogu virsū. Bet es pēdējā laikā izvēlos nemaz to slogu nelikt, bet vienkārši ielieku skaistā mālu bļodā, ar karotīti piespiežu, jo nekāda liekie šķidrumi te daudz vairs nav, kārtīgi viņu piespiežu. Bet, ja tomēr grib uzlikt slogu, lai izveidojas tāda apaļš skaists ritulīts, tad slogs jātur tik ilgi, kamēr sieriņš atdziest. Tad, kad sieriņš ir atdzists, tad slogu var ņemt nost. Ļausim viņam bišķiņ atdzist. Tad izņemsim no bļodiņas, izmetīsim un būs skaists siera ritulīts. Nu, un tad, lai dabūtu sieriņu ārā, vienkārši paņem rociņu apakšā, plaukstu un čik un izliec.